Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi sāļā. Tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināti, dārgie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties Dzīvās sarunas. Šodien esmu uz sarunu aicinājis viešņu, kas pie mums reiz jau ir bijusi, bet tēma ir ļoti nopietna, un tādēļ tieši šo cilvēku es gribēju aicināt šobrīd uz sarunu. Psiholoģijas zinātņu doktore Sandra Mihailova. Sveika! Labdien! Tā tēma, nevalkot to kaķi aiz astes, šobrīd Latvijā un arī pasaulē aktīvi uzsver milzīgo vardarbības pieaugumu ģimenē, kas tālāk novada attiecīgi uz kolektīviem un uz visu sabiedrību. Vardarbība skolās, vardarbība starp bērniem, vardarbība no bērniem pret skolotājiem, agresijas pieaugums, kas savukārt atkal eskalējās pie cita veidā vardarbības, vardarbība no valsts pret tautiešiem vai pret tautu un cita veida vardarbības. Milzīga problēma. Kas ir vardarbība? Jebkuras vardarbības pamatā ir agresija. Un tad tas ir pamatā jautājums, kas vispār ir agresija. Un uz to var paskatīties no dažādiem skatu punktiem. Un viens no principiem, kā var uz to skatīties, ir, kāpēc vispār tāda agresija ir. Un tad, kad piedzimst pavisam maziņš bērniņš, viņa pirmais tāds uzdevums ir adaptēties pasaulē. Un viņš meklē variantu, kādā veidā var adaptēties tajā ģimenē, tajā vidē, kur viņš ir piedzimis. Un tādā veidā viņam izveidojas kaut kādi principi, kā viņš to pasauli redz. Un tie principi nostiprinās kā neironu saites, un mēs psihologi sauc par psihiskas aizsardzības mehānismiem. Tad veidojās kaut kāda neironu ķēde, kas sāk to psihi aizsargāt. Un sākotnēji viņi ļoti primitīvi, tur ir šķelšanas mehānisms, balts, melns, ir projekcija, tad ja es esmu dusmīgs, tad dusmīgi ir mamma, un tādā veidā tas zīdainis iepāncās ar to pasauli sadarboties. Tad viņš aug, un tad viņš saprot, ka viņa pasaule nav tikai viņa gultiņa, bet pasaule ir lielāka, ir istaba. Un viņš sāk iepazīt to pasauli, viņš iegūst jaunu pieredzi. Un katra jauna pieredze, vienalga, kas tā ir pa pieredzi, bet ja tā ir pirmā pieredze, viņa veido tā kā tādu līgumu ar pasauli. Piemēram, es ienāku ģimenē kā zīdainis un dzirdu, ka mamma saka, mūsu ģimenē nedusmojas. Labi, tātad tas ir līgums ar pasauli, kas man ir jāiegaumē. Ja es gribu būt šajā ģimenē, es nedrīkstu dusmoties. Bet tagad tālāk, ko darīt, kad es palieku dusmīgs? Tad es sāku skatīties, ko dara mani vecāki. Vecāki, tēvs kā ir dusmīgs, tā iet un smēķē. Skaidrs, tā, tad es izveidoju sev līgumu. Ja es esmu dusmīgs, man jāiet smēķēt. Un tālāk caur to es būdēju tālāk visu, tālākos pieredzi dzīvē. Bērns aug, un tad viņš saprot, nē, šitas nestrādā. Un viņš viņu maina. Maina uz kaut kādu sarežģītāku mehānismu. Piemēram, ja sākotnēji viņam ir balts, melns, pasaule ir vai nu balta vai melna, tad pamazām viņš iepazīst, ka pasaulē tomēr starp balto un melno ir arī kaut kādas pelēkās krāsas un ir kaut kāds diapazons. Un tad viņš sāk mainīt tās pārliecības un vēstījumus. Un šeit uz tā bērna
bāzes, no tā iedzimtā potenciāla nāk virsū audzināšana, vecāku uzvedība. Jo bērns ne tik daudz mācās no tā, ko vecāki saka, bet ko vecāki dara. Un tad ir jautājums, ko viņš redz. Un ar ko ir būtiski paši pirmie tā pieredze, jo tā nosaka nākamo pieredzi. Es parasti studentiem saku, piemēram, ja bērns skrien un sasitās ar krēslu, viņš iegūst pieredzi kādu, ka ja es skrienu, es sasitos ar krēslu, vai ne? Man ir un es varu izdarīt secinājumus. Krēsli ir bīstami. Un vēlāk dzīvē cīnīties ar visiem krēsliem, būt par malkas skaldītāju. Es vairāk tas simboliski runāju. Vai, piemēram, es varu izdarīt secinājumu, ka krēsli ir ļoti bīstami, man viņam jāuzmanās un iet visiem krēsliem ar līkumu. Tad es varu izdarīt secinājumu, ka krēsli stāv tur, kur stāv, man ir vienkārši jāskrien uzmanīgi un skriet uzmanīgāk, rēķinoties ar apkārtni. Un es varu izdarīt secinājumus, es esmu tūļa. Es skrienu virsū krēsliem, es esmu slikts. Un tas, kādu secinājumus izdarīšu no tās vienas situācijas, būs bāzēts jau uz to, kādi ir man sākotnējie vēstījumi. Vēstījumi par sevi, kas es esmu labs vai slikts, kāda ir pasaule, droša vai nedroša. Un psihologi runā par šo drošo pamatu. Kas ir drošais pamats? Drošais pamats ir tad, kad es kā bērns saprotu, ka pasaulē ir droši. Bet, ja es saņemu vēstījumu, ka pasaulē nav droši, tad es sāku ļoti uzmanīties no visas pasaules un visu laiku redzēt bīstamas situācijas. Un, ja es uztveru pasauli kā bīstamu, tad man ir jāmācās aizsargāties pret pasauli. Un labākā aizsardzība ir uzbrukums. Ja? Tā kā šeit veidojas ļoti sarežģīta tāda neirāla struktūra smadzenēs, kas beigās nosaka to, kā tas cilvēks uzvedās. Un agresija, dusmas, principā ir sekundāra emocija, aiz kuras apakšā stāv kaut kas pilnīgi cits. Ievainojums, kauns, vainas izjūta. Bet šito visu to es neizpaužu, es paužu dusmas. Jo tas ir kaut kas, ko es esmu redzējis, ka tā dara. Un tāpēc ir jautājums, kas stāv aiz tām dusmām. Un ļoti bieži, piemēram, strādājot ar šo iekšējo dumpīgo bērnu, mēs nonākam pie ievainotā bērna. Aiz dusmām vienmēr ir ievainojums. Un tad ir jautājums, kā sadziedēt to ievainojumu agrīni, nevis gaidīt, kad viņš tur attīstās ar vien vairāk un vairāk, un beigās es jūtos tik ievainots, ka es uzlaižu veselu valsti vienkārši gaisā, ja? Tāpēc, ka es esmu ievainots. Bet to ievainojumu varēja dziedēt ļoti agri. Viņu var pamanīt diezgan ātri. Un pirmā vieta, kur mēs varam kaut ko darīt ar to bērnu un labot tos kļūdas, piemēram, ko ir pielaidusi ģimene, vai vienkārši tā vide, jo viņi ir pārāk, nezinu, kā to visu izdarīt, ir bērnu dārzi. Un bērnu dārzos audzinātājs redz tos bērnus, bet kur ir problēma? Audzinātājām ir ļoti daudz tie bērni, viņi ir viena. Principā psiholoģiska palīdzība, psiholoģiska korekcija būtu jāsāk ar bērnu dārzu, jo bērnu dārzā to var izdarīt daudz vienkāršāk. Jo, ja mēs sakārtojam šīs traumas bērnu dārza līmenī, tad viņas neaiziet uz skolu. Tad skolās skolotājiem nav jācīnās ar tiem bērniem, bet viņi var darīt to, kas viņiem ir jādara, mācīt tos bērnus. Un ļoti daudzas problēmas tālāk atkrīt skolai, jo tas ir atrisināts bērndārza līmenī. Bet šobrīdējā realitāte ir kāda reti, kurā bērndārzā ir psihologi, reti, kur ir mākslu terapeiti, kas ir tie cilvēki, kuri varētu transformēt šo pieredzi citā pieredzē. Jo atšķirībā no pieaugušā, kuram jāiet terapijā tur gadu, lai to problēmu atrisinātu, bērnam varbūt pietiek 3-5 reizes, un viņš ir atrisinājis to sāpi. Viņš ir ieguvis jaunu pieredzi, viņš saprot, kā to izdarīt. Jo, runājot vēl par agresiju, tur ļoti bieži ir tādas 3 lietas. Ir raksturs, tātad cilvēka tas potenciāls, uz kā vēlāk veidojās raksturs, ir vide, kurā viņš nonāk, un
Un tad ir miedarbība, jo agresija var veidoties tāpēc, ka šie cilvēki vienkārši kopā rada milzīgu enerģijas potenciālu, un tas enerģijas potenciāls vienkārši kaut kur ir jāvada, un ja viņi nemāk viņu novadīt, viņi vienkārši sit viens otru. Un trešais ir fons. Kopējais fons ap zemi, kas ir ļoti arī būtisks moments, par ko brīdina dažreiz cilvēki, tie, kas to lietu pazīst, viņi saka, šodien ir ļoti agresīvs fons, esat ļoti piesardzīgi. Ja? Šobrīd, piemēram, ir aptums un koridors, un ko saka visi zinātāji? Tikai nestrīdaties, ja? Tikai saglabājiet mieru, jo attiecības var uzspridzināt jebkurā brīdī. Ja? Jo fons ir ļoti agresīvs, un mēs jau redzam arī notikumos, kas notiek pasaulē. Tāpēc, ka fons ir tā kā uzvilkta situācija, atliek viena, kā saka, sērkociņš un viss uzliesmo. Mazliet pieturoties vēl pie bērndāras, pēc tam iesim tālāk jau uz pasaules to fonu. Jā, katrs bērns aug savā ģimenē, savā vidē, viņš redz vecākus, bet man jautājums, šobrīd ļoti masveidā tiek runāts par vardarbību. Vai tā būtu skola, ģimene, Stambulas konvencija pasargās no vardarbības, tā jāpieņem, sodi, vēl kaut kas. Kurā brīdī, es neteikšu visi, kurā brīdī lielākā daļa tautas nošauj greizi, jo tas nav viens gadījums, vai viena ģimene, vai viens bērns. Tā ir jau sistēma. Un vai tas tika apzināti veidots tavuprāt? Es domāju, ka turpat nav tā, ka šobrīd tas ir kaut kā ļoti parādījies. Viņš ir bijis visu laiku. Vienkārši šobrīd tas ir akcents, un tad ir jautājums, kāpēc to akcentē. Jo tas ir jautājums par to, ko mēs izvēlamies no visas informācijas. Tad ir 360 grādi kopējais lauks, mēs paņemam vienu fokusu. Un mēs sakām, šobrīd ir šī problēma. Un visi saka, jā, ir šī problēma. Bet šī problēma ir bijusi arī iepriekš. Tikai fokus nebija uz to. Tieši tāpat bija vardarbība arī visos vecumos, visos laikos viņa ir bijusi. Jautājums, kā viņu risina. Jo, ja, piemēram, paskatās kaut kādus ierakstus, kas ir 20, 10 gadus veci, bija tāds video materiāls konflikts skolā, kur skaidri redzams, ka skolā bija vardarbība. Un tur bija arī parādīti risinājumi, kā viņu risināt skolotājiem. Tad tas materiāls ir pazudis, kas būtu ļoti labs materiāls jebkuram skolotājiem, kā tikt galā. Otrs moments, protams, tās paudzes mainās. Un šobrīd ienāk saucamā ninzas paudze, ja, kuras ir mācījuši, dzīvojuši pie ninzu multfilmām. Ja. Un ko viņi ir iemācījušies, ka visas problēmas risina kājas mētājot. Bet tiem bērniem ir jāierauga cits modelis. Un ja mēs neiedodam viņiem citu modeli, tad viņi ņem to, ko viņiem piedāvā. Te ir atkal tāda politikas jautājums, jo var jau rādīt kaut ko tādu, kas bērniem palīdz to agresiju savākt. Jo ja man ir impulss, tad kā es viņu varu noturēt? Jo dusmas un agresija tā ir enerģija. Viņi provocē tavuprāt caur šo visu? Protams, viņi vienkārši jūt to impulsu, un viņiem nav pieredze, ko ar to darīt. Jo enerģija rodas, un tad ir jautājums, kurus viņu var likt. Un ir principā divi virzieni, vai nu uz āru, vai uz iekšu. Ja es virzu uz āru, man atkal ir varianti. Man ir dusmas, es varu uzkliegt kādam citam un izlādēt uz otru cilvēku. Man paliek viegli, viņam slikti. Es varu pārvērst fiziskā darbībā. Man ir dusmas uz mājiniekiem, eju beržu grīdu. Flīzes lieliski var noberst, māja tīra, viss spīd un laistās. Ja? Ir dusmas uz vīru, var mazgāt vīra kreklu. Ir dusmas uz bērniem, var mazgāt šķīrstus. Es pārvēršu fiziskā darbā. Es varu pārvērst fiziskā aktivitāte, eju skrienu. Eju trenažieru zāli, eju fitnesu nodarbojos, bet es pārvēršu viņu fiziskā aktivitātē. Nākamais moments, es viņu varu pārvērst radošā aktivitātē. Eju saceru mūziku, eju taisu gleznu. Man ir enerģija un es viņu lieku lietā. Un vēl viens variants ir, kad es viņu varu, protams, transformēt. Es tur izmantojot speciālas metodas strādāju, bet tas prasa ļoti lielu iekšēju darbu, un tas nav tik viegli. Bet sākotnēji pirmais impulss viņu vajag noraidīt.
Un tas nav tas sliktākais variants. Ja es vēršu uz sevi, tas ir daudz kaitīgāk. Jo tad es vēršu viņu tā kā divos virzienos. Vai nu es vēršu uz psihi, un tad nobrūk psihe, un tad ir psihiatrija. Vai es vēršu uz ķermeni, tad nobrūk ķermenis, un tad ir visa psihosomatika. Un ja tā dusmas ir ļoti lielas, ilgstoši sakrātas, tad tur parādās sākot jau ar čūlām, beidzot ar kaut ko vēl smagāku, beigās var arī nodzīvoties līdz vēzim. Tā kā no tādas sabiedrības veselības viedokļa pilnīgi noteikti aprīšana nav tas labākais mehānisms. Tad labākais ir to enerģiju izlādēt. Un, piemēram, ļoti labi ir, ka skolās ir kori. Bērni aiziet uz fortissimo, izdziedās un viss, un enerģija aiziet. Vai otrs variants viņiem ir sports. Viņi izspēlē tur futbolu, basketbolu, visa enerģija ir prom, var mierīgi stundā sēdēt. Bet šobrīdējiem bērniem viņiem tā enerģija daudz lielāka, no dabas iedota, nekā bija iepriekš. Mums bija viena krūzīte, viņam ir 3 litri. Mēs esam iemācījušies dzīvot ar to vienu krūzīti. Mēs nemākam kā vecāki viņiem parādīt tās lietas, tāpēc, ka mums nav bijis tik daudz enerģijas, kā tas ir šai paudzei. Un līdz ar to mums ir jāmāca, jāskatās, kā to var izdarīt ļoti radoši, kādā veidā mēs viņiem varam palīdzēt. Varbūt, ka viņiem vajag vairāk sporta, varbūt, ka viņiem vajag vairāk aktivitātes. Katrā ziņā ļoti daudz ko var izdarīt caur interešu pulciņiem. Un jautājums ir, vai mēs ieguldam interešu pulciņos, vai mēs atveram vairāk muzikas skolas un bungu, piemēram, klases, kur bērni var izsist bungas, vai, piemēram, mākslā, kaut vai tās sienas, kur met krāsas. Vai mēs to darām? Tu atbildi zini ļoti labu šo jautājumu. Nē, mēs to nedarām. Mēs samazinām mūzikas stundas, mums samazinās koru skaits, mums samazinās fizkultūras skaits. Ir skolas, kurās nav fizkultūras, jau nav sporta zāles, un tā var turpināt. Tu norādi uz interesantu lietu par enerģijas apjomu pieaugumu bērnos, kas dzimst šobrīd, kas ir kādu laiciņu apakaļ dzimuši. Vecākiem vajadzētu prast to strādāt, viņi neprot. Skolotājiem vajadzētu prast, kas arī ir vecāki, neprot. Vai tu esi lasījuši, vai vispār notiek kādas lekcijas skolās skolotājiem, kur par šo runātu, par to pašu vardarbību, agresiju, kā viņiem tikt ar to galā? Ir kāda tādas lekcijas bijušas? Bija kaut kāds projekts, kura kontekstā brauca psihologi, un šī tēma vardarbība viņa pēdējos gados jau bija ļoti populāra. Man liekas, ka kādus pēdējos 10 gadus. Es arī esmu konkrēti braukājis pa Latviju un šo tēmu dažādā veidā apskatījusi un runājusi. Jo no skolotāja viedokļa viņš bieži vien nesaprot, ko darīt, jo viņam pietrūkst kaut kāda izpratne par to lietu. Un tad, ja viņam iedod to izpratni, kāds tas fenomens ir, ka patiesībā vardarbīgs bērns nebūtu bieži vien nav dārdarbīgs, bet tāpēc, ka viņš vienkārši ir izmisis un viņš nezina, kā savādāk darboties, tad tālāk skolotāji var paši izdomāt. Jo skolotāji bieži vien ir ļoti radoši cilvēki, un viņi arī, ja viņi ar sirdi strādā, tad viņi grib, lai tiem bērniem būtu labi. Un es vienkārši esmu sajūsmā par dažiem skolotājiem, kā viņi risina problēmas. Ka viņi sasauc tos bērnus, tā puikas nākat šurp, un tad mēs risināsim, kas te noticis. Un viņi nevaino nevienu, bet viņi meklē to situāciju, apskat viņu dziļākā kontekstā un māca bērniem prasīt atpiedošanu. Un tā fantastiski darbojās. Vai, piemēram, meitenēm ir konflikts, atkal sasauc meitenes. Tā kā šajā gadījumā veicot audzinošo darbu, lai nākotnē novērstu līdzīgus konfliktus viņu starpā. Un radītu izpratni viņiem, kas tas tāds vispār ir bijis. Tieši tā, un rezultātā, ko tie bērni dara, viņi sakaujās, un viņi pēc tam lūdz piedošanu viens otram. Jūs taču tikko sastrīdējat, mēs jau esam draugi. Tāpēc, ka viņi momentā to situāciju atrisina. Nevis viņš nes un glabā tā. Viņš man nodarīja pāri, un es tagad 20 gadus glabāju, lai tā... Un audzē vēl pie tam, liekot klāt un klāt. Jo limbiskā sistēma, galvas smadzenēs, kur principā tā kā atbildīga par emocijām, tur, protams, nav tik vienkārši, bet tā schematiski. Viņa ir cirkulāra. Un
Un ko tas nozīmē? Ka, ja tā emocija aiziet, viņu var uzturēt un uzturēt un uzturēt. Un ja mēs pieslēdzam tā kā garozu, mēs to cirkulāciju varam apstādināt. Mēs sakam, stop, šī brīdī es vairs es pārstāju dusmoties. Jo ar emocijām ir tā, ka man pat liek nosaukt viņu, un jau viņa ir mazāka. Nu, piemēram, cilvēks ir sadusmojies, viņš saka, es šobrīd esmu dusmīgs uz tevi. Un to arī bērni bieži vien dara. Viņi fantastiski rāda pieaugušiem, kā vajag risināt konflikts. Tajā brīdī, kad tas cilvēks pasaka, es esmu dusmīgs, viņš jau ir mazāk dusmīgs. Jo viņš iet uz kontaktu, viņš ir gatavs risināt. Viņam, viņš intuitīvi bērns jūt, ka viņam tas nav vajadzīgs, ka tas nav pareizi. Viņš nezina to paskaidrot. Pieaugušie, protams, ir pieaugušiem. Atgriežoties pie lekcijām skolās, kāds ir tavs novērojums? Es stādos priekšā ir kāda aktu zāle vai konferenču zāle, kurā stāv priekšā psihologs ar savu lekciju un stāst, un skolotāji klausās vai neklausās vai guļ, vai es nezinu. Atgriezniskā saite, ko pēc lekcijas parasti notiek kaut kāds brīdis, kad kāds pienāk klāt un kaut ko pasaka. Uzrunā tas aiziet tālāk, vai tas arī paliek tur tajā, izņemot to dažus skolotājus, kas radoši to jau ir darījuši varbūt līdz tam? Es domāju, ka tas lielā mērā atkarīgs no psihologa, kā viņš paņem auditoriju, bet es esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes. Un cilvēki saka, vai paldies, es ļoti daudz ko sapratu, jūs palīdzējāt saprast, kas notiek manā ģimenē. Jo es parasti to savu lekciju ciklu sāku ar to, ka mēs ejam cauri visiem vecumposmiem, caur šo skatījumu, kāpēc tas fenomens veidojas. Un, principā, es to esmu aprakstījusi arī grāmatā, ja kādam interesē, var palasīt. Kāds ir grāmatas nosaukums? Grāmata ir jauniešu pašizjūta un adiktīvā uzvedība. Ja es tur analizēju cēloņus, kāpēc cilvēki kļūst par veiksminiekiem vai neveiksminiekiem. Nu, tāda doma. Un sākot jau no grūtniecības laika. Un tajā grāmatā ir parādīts, kādā veidā var attīstīties tas, ka cilvēks kļūst veiksminieks vai tieši otrādi neveiksminieks. Un kas ir tas pašs interesantākais tāds moments, ka ja tu esi nostājies uz tā neveiksminieka ceļa, tad tev pāriet uz veiksminieku nemaz vairs nav tik viegli. Tev ir vieglāk nenostāties pašā sākumā. Un te ir atkal jautājums par bērndārzu. Ka bērndārzā mēs varam iemācīt to pašu impulsu kontroli, kas ir visas agresijas pamatā. Mēs varam viņus trenēt, impulsu saturēt, kaut vai ar elementārāko spēli, kad uguns ledus. Pie uguns skan mūzika, un pie ledus viņi apstājās, un bērni sastingst. Un atkal ir uguns, un visi kustās, un atkal ir ledus, un atkal sastingst. Ja? Šitās lietas ļoti teikti kustību terapijā izmanto. Sapcīt, šitā ir diezgan vienkārša spēle, ko var izmantot arī vecāki mājās. Ja viņiem ir 2-3 bērni, vai te viņi ir tikai teica, māma un bērns, ja? Viņi darbosies. Jā. Nu, ģimenē jau ļoti labi var strādāt arī tā saucamā, tajās ģimenēs, kur ir gatavi to visi darīt, ka vienkārši taisa tādu sestdienas grēku sūdzi, kad vienkārši visi sasēžās aplī un viens cilvēks apsēžās tā kā grupas centrā, un viņš stāsta, kā viņam tā nedēļa ir pagājusi. Kā viņš ir jūties, kas viņam ir paticis, kas nav paticis, un pārējie neko nesaka, vienkārši klausās. Un tad viņam, viņš pastāsta, tad nomaina citu bērnu. Ja? Tur var iededzināt sveci, to var taisīt tādā ļoti labā atmosfērā. Un bērni iemācīsies pirmkārt, kad par tām lietām var runāt. Otrkārt par to, kad ģimenē var saņemt atbalstu, jo dažreiz ir ļoti svarīgi parunāt, īpaši pusauģiem. Viņi nemeklē nekādu risinājumu. Viņi vienkārši grib, lai ir pieaugušais, kurš viņus uzklausa. Un tad, kad tu viņiem pasaki, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi gudra, laba, skaista un parādi, ka tās problēmas, kas ir viņai, viņas ir bijušas visiem pusauģiem, ar ko tu neesi unikāls ar tavu problēmu, jo tas ir raksturīgs tam vecuma posmam, tad tas bērns bieži vien arī atslāpst vairāk.
Dargie skatītāji, tie, kas pavisam nesen pieslēgušies, psiholoģijas zinātņu doktora Sandra Mihailo sarunājamies par vardarbību agresiju cēloņiem un kā to novērst. Un tagad es mazliet vēl vienā šķautnē gribu pagriezt. Ļoti liels uzsvars šobrīd likts, par cik ir fokus, uz vientuļajām mātēm, uz vientuļajiem tēviem, tātad attiecīgi nepilnīgas ģimenes. Un uz tām problēmām, kas rodas bērniem, ja viņiem nav viena vai otra vecāka. Tātad māma viena pat audzina puiku vai meteni, vai abus divus, bet nav tēva piemēra. Un otrādāk. Un tā ir arī vesela problēma, ar kuru saskarās šie bērniņi, ja viņiem ir tikai viens tāds informācijas vai impulsu gūšanas avots, jo nav piemēra, ja, mājās. Un ar vien vairāk šo cenšas arī ar to pašu Stambulas konvenciju ārdot ģimenes, ārdot, ka varbūt divas māmas, divi tēti, un varbūt neviens, un varbūt trīs. Kā bērniņam, kurš ar šo saskarās? Varbūt tiem vecākiem, kas ir vientuļie vecāki, būs arī interesanti uzzināt, kā viņi var to trūkstošo piemēru sniegt bērnam, kur meklēt. Bērns tāpat meklēs otru to vecāku kaut kādā citā tēlā. Ja viņam nebūs pilnīgi neviens vīrietis, piemēram, tā ir meitene, viņa audzina mamma, ir vēl vecmāmiņa, var sakot, vīrieši tur nav, tad viņa veido to vīrišķo tēlu no pasakām, no video, viņa veido savā iztēlē simbolisko tēlu. Sapņu princis, baltā zirgā. Jā. Un šajā sakarā man ļoti patīk viens teiciens, ka es gribu, tā viena sieviete rakstīja, es gribu princi, sapņu princi baltā zirgā, un tad viens viņai atbildēja, bet tad tev ir jābūt princesei. Ne? Tas ir no tās serijas. Tā kā, jo mums ir reālie vecāki un ir simboliskie vecāki. Un te ir tāda interesanta lieta, kad bērns ienākot ģimenē, atgriežoties atkal pie tā pirmā dzīves gada, viņš ierauga reālos vecākus. Un ja tā reālā mamma ir ļoti laba mamma, priekš bērna, nevis no mammas skatu punkta, tad ko tas nozīmē bērnam? Ka viņa apmierina viņa vēlmes, viņa saprot viņa vajadzības, viņa, tad, kad viņu grib, lai samīļo, viņa samīļo, tad, kad viņam vajag nomainīt pamperu, viņa nomaina. Tad, kad viņam vajag saturēt trauksmi, tā mamma satur. Mamma dara to, kas ir vajadzīgs bērnam. Viņa empātiski jūt, kas tam bērnam ir vajadzīgs, un viņa to dara. Tad bērnam tā mamma ir laba mamma. Un tad, kad tā mamma vienā brīdī vairs nevar būt blakus viņam, tā mamma aiziet uz virtuvi, teiksim, vārīt zupu, tad bērns savā iztēlē izveido to fejas tēlu. Tā ir tā labā mamma, tā simboliskā mamma, kura ir kopija reālai mammai, bet viņa ir pie viņa. Un tad tā labā mamma ir tā, ar ko viņš tur sārunājas. Dažreiz mēs dzirdam, ka zīdaiņi sarunājas. Un tas ir tas fejas tēls, ko pasakās, saka, krustmāmiņa atnāca un sniegbaltītē iedeva karieti. Ja? Tā ir tā simboliskā labā mamma. Ja tā reālā mamma neko nesaprot no tā, ko bērnam vajag, tad automātiski viņš to simbolisko mammu veido pilnīgi savādāku. Tad, ja tā reālā mamma ir, piemēram, maza tumšiem matiem, tad simboliskā mamma būs slaida, gariem, blondiem aptiem. Var sakot, absolūti pilnīgi pretējs tēls. Un tad tā reālā mamma vāra zupu, tas bērns komunicē ar to simbolisko mammu. Un tieši tāpat veidojās tas tēls par tēvu. Ir reālais tēvs. Piedāvām, ja mamma ir tā, kura bērnam ir visu laiku blakus, un caur mammu bērns mācās beznosacījumu mīlestību, tad caur tēva figūru bērns mācās laiku, bērns mācās likumu, bērns mācās robežas. Jo kas ir tēvs? Tēvs ir, kas vakarā atnāk, no rīta aiziet. Tad, ja mamma man ir visu laiku apkārt, un mamma bija ar mani kopā 9 mēnešus, tad tēvs ir kaut kas, kas te ir un te nav. Līdz ar to mēs ar tēvu mācāmies robežas. Un ar tēvu mēs arī saprotam, ka dzīvē
mēs nevaram kaut ko dabūt visu laiku. Līdz ar to, ja mammu es varu kašķēties, un es zinu, ka mamma man tāpēc nepametīs. Kur tu paliksi? Jā. Tad ar tēvu es nevaru būt droša. Ja es izpaudīšu visas emocijas, kā varbūt viņš tad beidzies, ja? Bet sakot, viņš var pazust, jo es zinu, ka tēvs nav visu laiku blakus. Un līdz ar to tas tēva figūra māca laiku, robežas, limitu un to, ka mīlestība ir arī nosacījumi. Kad nav tikai bez nosacījumu, ir arī kaut kādi nosacījumi, pie kuriem mani sabiedrība pieņems vai nepieņems. Būtībā līgums ar kādu. Jā, līgums ar sabiedrību, iet caur to tēva figūru. Un tas simboliskais tēvs veidojas pēc tā paša principa. Tad ir reālais tēvs un ir simboliskais tēvs. Un ja man reālā tēva nav, bet es zinu, kā Anniņai ir un Lienītei un visiem ir, tad es arī gribu tēvu. Un tad es viņu veidoju savā iztēlē. Un ļoti labi, ja ir piemēram vectētiņš, vai piemēram ir kaut kāds krusttēvs, vai ir kaut kāds reāls vīrietis, kuram līdzīgu var izveidot to simbolisko tēvu. Kur ir problēma, ja tāda vīrieša figūra vispār nav? Problēma ir tāda, ka tas simboliskais vīrietis kļūst nereāls. Es viņā salieku tik daudz pozitīvas lietas, kad es viņu pēc tam meklēju dzīvē, un es viņu nevaru atrast. Jo tāda reāli nav. Jo pēc simboliskiem vecākiem mēs izvēlamies partnerus. Mums pievelk tas partneris, kas atbilst mūsu simboliskajam vecākam. Nevis reālajam, bet simboliskajam. Jā. Un ja man reālā mamma ir tā pati simboliskā mamma, tad es izvēlos sievu sev pēc reālās mammas. Bet patiesībā es izvēlos pēc simboliskās mammas. Un tāpēc dažreiz vienam sievas visas būs līdzīgas mammai, otram sievas būs visas pretējas mammai. Tā kā tas būs tas mehānisms. Te varētu būt arī atbilde tiem, kas bieži vien norāda uz to, ka bet tu jau pats sev tādas visu laiku piesaisti. Ko tā, ko šī, un visas tev ne tādas. Kāpēc tu nevari atrast sev normālu? No sevis? Te tas laikam slēpjas tajā simboliskajā. Ka ir kā saka, uz vieniem tie pašiem grābekļiem. Un tad ir jākoriģē tas simboliskais tēls. Var sakot, tas, kas ir jāsaprot, ir jātaisa tā kā kompromiss. Tā kā caur simbolisko to tēlu un reālo cilvēku. Un tad es veidoju kompromisu. Un tad es saprotu, bet šajā pašā cilvēkā, kas man ir blakus, ir ļoti daudz no simboliskā. Paturpinot vardarbības un agresijas mazliet fonā paturot. Tagad ir vēl viens modelis, kas arī ļoti izplatīts šobrīd. Mammai ir bērni, varbūt dažādi vecumi, bet viņai ir vienu nedēļu viens vīrietis, pēc mēneša cits, pēc gada cits. Viņa viņus ved mājās. Ja? Bērni to redz, bērni skatās. Bērniem var veidoties dažādi tēli, tie simboliskie, ņemot vērā tos cilvēkus. Un kā tas savukārt ietekmē to simboliskā tēva tēlu vai reāla tēva tēlu? Jo tie vīrieši ir dažādi, ja? Kāds var pacelt roku, kas savukārt var novest pie kaut kādām traumām, ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Kas šis ir? Un kā tas tālāk reducējās sabiedrībā? Jo bieži vien saka, redz, tur patēvs tā, patēvs šo, un tad tas bērns to agresīts ar to atkal tālāk skolā. Ne jau tāpēc, ka viņš būtu slikts, bet tādēļ, ka redz tā. Jo viņam nav citu piemēru. Un te vēl ir moments tāds, kad situācija jau var būt daudziem bērniem vienāda, bet secinājumus mēs varam izdarīt dažādus. No tās pašas situācijas, kas mana māte maina visu laiku vīrieši, es varu izdarīt secinājumu. Es tā dzīvot negribu. Es gribu sev vienu un patstāvīgu. Ja? Un tas cilvēks, kā apprecēsies, tā 50 gadus nešķirsies, tāpēc, ka viņa zina, ko tas nozīmē, ka tie vīrieši tur mainījās, un ka viņa tādu piedzīvot nevar. Viņa meklēs kompromisus, viņa meklēs risinājumu, tāpēc, ka viņa negrib piedzīvot to pieredzi. Es varu izdarīt citus secinājumus. Es saku, vīrieši viss cūks, tas, kā viņi izmanto mammu. Tad es vispār ar vīriešiem neveidoju nekādas attiecības. Es dzīvošu vien pati, man nevienu vīrieti nevajag, un viss.
Vai es varu izdarīt? Nē, nu, varbūt, ka tomēr labāk ar sievietēm veidot attiecības. Jā, tā drošāk, jaunais, vai ne? jā, modernais. Jā. Nu, un tur sākās tie varianti. Un tas ir no tiem secinājumiem, ko tas bērns izdarīs. Jo situācija, viņa ir tāda, kāda viņa ir. Jautājums, ko mēs izdarām, kāds secinājums. Labi, paiesim mazliet plašāk. Tu raidījuma sākumā minēji par globālo fonu, par pasaules fonu, aptumsumi, saules, mēnesis, ārējie faktori, kas ietekmē cilvēku neatkarīgi no tā, viņš to grib vai negrib. Tas vienkārši tāda ietekme ir. Tu minēji arī, ka bērniem šobrīd ir daudz vairāk enerģijas. Nu, tu minēji vienu krūzīte un tagad ir 3 litri. Ja? Tas fons pret to enerģijas daudzumu un vispār, kas pasaulē notiek. Kur mēs šobrīd atrodamies tā globāli skatoties? Tas posms, nevelti tiem bērniem tā enerģija ir iedot tik daudz. Jā. Nevelti tas fons ir tik spēcīgs. Kas notiek? Nu, ja skatās tādā dzimšanas kartas līmenī, tā saucamā dvēseles formula ir tāds jēdziens. Tas nav saistīts ar psiholoģiju, bet tas jau vairāk saistīts ar tādām kosmobioloģijas lietām. Tad mums ir 3 paudzes, kas ir ļoti skaidri redzamas kā atsevišķas paudzes ar noteiktiem uzdevumiem. Un iepriekš nekas tāds nebija. Bet tad atnāca viena paudze, tad nākamā paudze un 3. paudze, un pēc tam atkal nekas tāds nav. Tad ir kaut kādas 3 paudzes uz visas pasaules, kurām ir noteikti uzdevumi. Un tad ir skaidri redzams, tad pirmā paudze ir tā saucamā Plutona paudze, kur vienkārši noslauka visu pasaulē, kas ir nevajadzīgs un lieks. Tad nāk Urāna paudze, kura nes visu jauno. Un tad nāk Neptūna paudze, kur ienes pasaulē mīlestību, ticību, un daili un mākslu un tā tālāk. Un tad ir jautājums, ka mēs vienkārši šobrīd esam tajā visā iejaukti, jo ir šīs 3 paudzes. Un katra paudze vienkārši nākus ar savu uzdevumu. Un ja skatās ar to skatu punktu, tad principā būtu pilnīgi atšķirīgi viņus jāmāca. Jo, ja tai Plutona paudzei būtu ļoti svarīgi iemācīt noturēt šo milzīgo enerģiju, tas ir atomreaktors, kas ir tajā cilvēkā. Viņam ir 2 varianti. Viņš ir atnācis šeit, lai transformētu pasauli. Viņam ir jāiet un pasaule jāmaina. Viens variants, vai ļoti radikāli jāmaina pašam sevi, jo tur ir 2 vektori. Vai nu tu pasauli maini, vai iekšā pa sevi maini. Nākamā paudze, kas nāk Urāna paudze, viņa nāk ar uzdevumu ienest jauno. Tātad iepriekšējā paudze ir noslaucījusi visu, ko mēs arī redzam pasaulē, visu noslauka, un tad nāk jauna paudze, kura ceļ jaunas pilsētas, jaunas baznīcas, jaunu zinātni. Tā ir zinātnieku paudze, kuriem ir milzīgs inovatīvs potenciāls. Pateicoties viņiem, attīstīsies ļoti daudz tehnoloģijas, nāks jauna, un pēc tam, pēc tās klasiskās Urāna paudzes nāk tāda paudze, kura ienesīs inovācijas medicīnā, mākslā, mūzikā. Viņi vēl skolas solos sēž, viņi jau nav iznākuši. Es tagad mazliet komatu ielieku. Vai vienlaicīgi uz zemeslodes var pastāvēt visas? Proti, mēs redzam, ka ģeopolitiskajā līmenī ir tautas, kas ir gatavas visu un visus, un ir tautas un valstis, kas nevajag mums ne karu, ne armiju, mēs te radoši attīstamies, plaukstam, zeļam, laimē dzīvojam. Tad lūk, vai var būt tā, ka uz zemeslodes vienlaicīgi atrodas visi? Tad ir jēga tam, ko tu stāsti par to spēju, to apzināties un sadarboties. Jo, ja tā nav kontrolas mehānismi, un šobrīd izskatās, ka kontrolas mehānisms kaut kur vispār tā globāli ir vai uz pauzes, vai es nezinu, kas notiek. Jo tāds neviens īsti nesaprot, kas notiek, bet varbūt pārmaiņu laikā tā vienmēr arī ir. Tad, kad mēs pamanījām, kad nāk tās paudzes, tad bija skaidrs, ka pasaulē būs milzīgs pārmaiņas. To jau varēja saprast 90. gadu vidū. Jo
nāca tajā laikā, skolā mācījās tā saucamā Plutona paudze, un viņiem bija ļoti svarīgi iemācīt varas jautājumus pareizi. Es mācījos no 91. līdz 99. Tad es esmu. Jā, Plutona paudzes, ticamāk, jo viņi, ja es kaut ko nejaustu, man liekas, no 83. gada līdz 90. Tur 10 gadi. Jā, es 83. 25. piedzimst, jā. Tad es esmu. Tad ir ritīgi uzdevums transformēt pasauli. Un tā enerģija vienkārši jāliek lietā, jo savādāk cilvēks sadeg tajā enerģijā. Un tālāk tad iet, tur ir tās robežas, viņas tur ir jāskatās ļoti, viņas nav tā, ka tur ir tā skaidrs, tādām, tur ir savi principi, kā viņi tur rēķina, bet fakts kā tāds, kad, ja tur bija ļoti svarīgi iemācīt tiem cilvēkiem šo enerģiju vadīt pareizā virzienā. Un tas netika mācīts. Un man tajā laikā bija intervija par šo. Un viņa netika nopublicēta. Jo man bija intervija tieši pedagogiem par to, kā strādāt ar Plutona paudzi. Bet viņa neaizgāja. Tā kā tas bija tāds interesants moments, ka es sapratu, ka visu, ko saka, nevienmēr ņem pretī. Un ne visur to parāda. Beigās ir cenzūra un jā, daudz lietas. Paturpini mazliet par... Zini, kā mēs pagriezīsim? Vēl interesanti. Tu ļoti daudz zini par psiholoģiju, par enerģijām, par vispārējām. Un šobrīd tu arī stāsti, ka tā jaunā paudze būs ļoti inovatīva, ļoti attīstīta zinātnē, daudz uzlabojumi, tehnoloģijas. Es pieļauju, ka pavērsies arī daudz dažādu sajūtu un emociju, kuras ir cilvēkā, bet mēs viņus vēl nevaram nosaukt vārdos. Kā dusmas, kā prieks, varbūt būs vēl starp emocijas, kuras ir, bet mēs vēl nevaram viņas nosaukt vārdos. Bet kā tas viss prevalē ar mākslīgā intelektu. Un mākslīgā intelekta radīt to mākslīgo emociju un mākslīgo paralēlo pasauli un 3D brillēm metām un virtuālo realitāti. Vai šeit neslēpjas tomēr liela bīstamība? Attiecīgi, pasaulē, vai mēs neizšķīdīsim? Tas ir no tā attīstības viedokļa. Es domāju, ka ir divas paralēlās līnijas. Viena ir tā, kur mēs aizējam par to mākslīgo. Tad mākslīgais intelekts un taurāna paudze pilnīgi noteikti viņu attīstīs un pilnveidos visaugstākajā līmenī. Un tad mākslīgās emocijas un tā tālāk. Un otrs tas zars būs, kad nē, mēs to negribam. Mēs gribam tomēr īstas puķes, īstas putnus, nevis mākslīgus. Mēs gribam īstu gaļu, nevis mākslīgu. Mēs gribam īstus tomātus, nevis mākslīgus. Un es domāju, ka viņas ies paralēli. Un tad ir jautājums, kā viņas kopā sadarbosies. Jo būs cilvēki, kuriem apmierinās tas. Viņš atnāks mājās, viņš uzliks virtuālās brilles, viņš varēs nonākt tur, kur viņš grib. Tur tad aizlidot uz Krētu, aizlidot uz Kanārijas. Tas ir tas, ko es mēģinu mazliet tā provokatīvi. Tas ir tas simboliskais tētis un māma šai gadījumā ar tām brillēm radīta tā cilvēka simboliskā pasaule, kur viņš pats ir izveidojis un kurā viņš grib dzīvot. Kur ir tas baltais zirgs un princis un kurā viņa ir princese. Un tad novelkot to nost, ejot uz to pašu darbu vai atgriežoties realitātē, no kuras tu nevar aizbēgt. Ir bioloģiskie cikli, jā. Cik tu būsi tur laimīgs. Jā. Tad ļoti interesants tās visas tēmas ir. Labi, ja iet paralēli mākslīgais ar to, kas ir radījis mākslīgo būtībā. Mākslīgais pats sev nevarēja radīt. Jā. Viņi viens bez otra var? Vai nevar? Vai tomēr tas ir tas iņ-jaņ, tas ir pretstāvēšanas, un viņi viens bez otra tā kā nevar attīstīties tā? Es domāju, ka tur vienā brīdī pastāvēs jautājums par ētiku, kā tādu kosmosa ētiku kā tādu.
cik lielā mērā es izmantoju to mākslīgo intelektu attīstībai, pasaules tādai pilnveidošanai, pozitīvā veidošanai, un cik to es izmantoju, lai iznīcinātu, grautu. Un te būs šis cilvēciskais faktors un izvēles faktors. Līdz ar to pēc būtības būtu ļoti svarīgi ielikt pareizos kritērijus, pareizos vērtību kritērijus, kas ir labs un kas ir slikts. Un kad, ja tu darīsi, elementārākās lietas, kas iet cauri visām pasakām, ja tu darīsi sliktu, tad tev būs slikti, ja tu darīsi labu, tev būs labi. Un, lai neveidotos tāda vispār vēlēšanās, kad man ir mākslīgs intelekts un es viņu izmantoju kaut kādiem sautīgiem, nelietīgiem mērķiem, tāpēc, kad es saprotu, ka ja es tā darīšu, vienkārši būs vēl vairāk problēmas pēc tam man. Un šeit pacelsies būtiski ētikas jautājumi. Jā. Un es domāju, ka savā ziņā, kāpēc šobrīd ir tik milzīga tāda saucamā pasaules tīrīšana, kad te arī ir jautājums par to, cik cilvēki ir gatavi dzīvot pēc jaunajiem kritērijiem, pēc jaunām tādām ētiskiem standartiem, ko piedāvā dzīve. Jo, ja šobrīd runā par to, ka ienāk jaunas enerģijas, augstākas vibrācijas, un ko tas nozīmē, tad mūsu vēlmes ātrāk tiek piepildās. Un tad, kad mūsu vēlmes piepildās ļoti ātri, tad ir tas, kas šobrīd notiek pasaulē. Ja? Tas ir mūsu vēlmju piepildījums. Un tad ir jautājums, cik cilvēks ir gatava vēlēties kaut ko citu. Nevis vēlēties, lai manam kaimiņam ir sliktāk nekā man, bet vēlēties, lai manam kaimiņam aug labāk koki, jā, lai viņam ir labāk, lai viņam ir veselīgi bērni, lai viņam ir daudz naudas. Un te ir tā iekšējā transformācija, kad ja es spēju novēlēt otram to, ko es vēlos pats sev, tad es to pēc kāda laika arī saņemu. Bet ja es vēlu tikai sliktu, tad es saņemu atkal sliktu. Viens uzmet bumbu, otrs met pretī. Tas uzmet 2 bumbas, atkal met. Tas šobrīd notiek. Tāpēc, kad nav variants par to, ka mēs varam domāt savādāk. Ka nevis mest bumbas, bet mest prieka bumbas viens otram. Un tas ir veids, kā šobrīd tie notikumi, kas notiek, māca cilvēcei paklausties, apstājieties. Cik jūs tālu metīsiet? Vienu pilsētu noslauka, otru noslauka. Kur tālāk? Ko valsti vajag noslaucīt visu? Un te iejauksies dabas procesi. Jo daba jau arī rāda, kas notiek sabiedrībā. Un daba sūta tos zīmes. Vulkāni. Kas ir vulkāni? Vulkāni ir tās agresijas enerģijas kulminācija. Dusmu izvirdums. Tieši tā. Mēs jau arī tā sakam. Jā. Kāpēc ir karsts laiks? Tāpēc, ka vienkārši ir ļoti nokaitēta atmosfēra emocionāli. Un tad viss izdeg. Izdeg tur, kur ir agresija. Šis variants par to krusu, viņš ir tik simboliski pasaka, ka naids iznīcina nākotni. Sasaldāts ledus, kas ir naida simbols, iznīcina svēteļus. Ja mēs turēsim naidu viens uz otru, mēs iznīcinam nākotni. Varbūt pietiek naidoties savā starpā, uz kaimiņiem, uz citām kultūrām. Ar ko mums ir šobrīd slikti izdarījuši cilvēki, kas šeit ir dzīvojuši gadiem un cēluši kopā Latviju, tāpēc, ka viņš nevar eksāmenu nokārtot. Es gribētu uztaisīt kontrolgrupu latvieši, kas ir beiguši latviešu skolas, lai aiziet nokārtot to eksāmenu. Man tāda aizdoma, ka tur pussaimas nevarētu nokārtot šādu eksāmenu. Jā, tas ir viņa problēma, lai paši tiektu to galā. Jo tā spriedze ir nenormāla. Iedomājieties, ja man tas eksāmens ir jautājums, vai viņi izmet vai neizmet no dzīvokļa, tas nav runa vairs par zināšanām. Tā ir runa par spēju tolerēt stresu. Un tikai.
Jo mēs katrs varam nonākt situācijā, ka tu nevari pateikt ne A, ne B. Tāpēc, ka tev vienkārši ir tukšums galvā. Un tie, kas ir kārtojuši mutiskos eksāmenus, lieliski zina, ka tu izvelc biļeti un saproti, ka neko nezini. Kaut gan tu esi mācījies nedēļā. Tāpēc, ka tas stress, kas tajā brīdī ir nenormāls. Un ja tas ir vienkārši eksāmens, kādas tur sekas, pārkārto vēlreiz. Bet šeit ir jautājums, vai mani izmet no mājas vai nē. Cena ir nenormāla. Jā, tad jau ne tikai māja, tie ir tāds dzīvības apdraudējuma jautājums. Protams. Cita vide, cita apstākļi un gal galā. Līdz ar to tas nav jautājums par zināšanām. Tas ir jautājums par stresa toleranci. Mēs viņu paši radām. Paši mēs viņu radām un brīnamies, kāpēc ir tādas visas stresā. Nu pat pavisam nesen, pāris nedēļas atpakaļ, tās draudu vēstules skolām par to, ka ir bumbas. Jau vairāk kārt viņas sūta un nevienu dienu. Policija mierina, ka viss ir kārtībā, lai gan ne visas skolas viņi tā kā var pārbaudīt. Tāds tā kā vilks aitās, bet uz to pašu vardarbību un uz to pašu agresiju stresā nepārtraukti tiek turēta sabiedrība. Bērns skolā, bumbu skolā. Kur vēl tālāk, kā šķiet droša vieta, bērndārs skola, vecāks strādāt, viņam arī ir problēmas jau strādāt. Un tas jau arī rada kaut kādu zināmu dusmu un nedrošību. Nedrošība kā tautas agresijas izpausme, kas tālāk var novest pie, mēs zinām vēsturē, revolūcijas, pilsoņu kari, kaut kur tam visam ir jāizšavārā. Lai tas nenotiktu, ko mēs katrs pats viens, kā ģimene, kā sabiedrības kopienas, kā cilvēki, kas runā vienā valodā, kā cilvēki, kas runā cilvēciskā valodā, ko mēs varam darīt, lai to pozitīvo, kā tu aizkadrā teici, vajag bļaut pozitīvi, prieku bļaut ārā, nevis. Jā, tā ir tāda laba metode, jo ir tās dusmas, un tas dusmīgs uz savu bērnu, un tad tev gribas pateikt viņam visu, ko tu padomā, un tad tas ieteikums ir bļaut, lai tev ir laba veselība, lai tev ir daudz naudas, lai tev ir daudz labu draugu, jo tā enerģija ir, un tu vari ļoti daudz ko izdarīt ar to savu enerģiju tajā brīdī bērnu labā. Bet tas ir jāiemācās. Man pašai tas pirmo reizi nesanāk. Ar otro teikumu, ja es kaut ko varu pateikt. Bet pirmajā brīdī es jūtu, tas impulss ir tāds, kas vēl ir jāiemācās tā līdz galam saturēt. Tas ir viens, ko var pilnīgi noteikti darīt. Otrs moments, ja runā par vispār emocijām, kā tādām ir divas stratēģijas. Ir loģikas stratēģija un emociju stratēģija. Loģikas stratēģija ir mēģināt saprast, apzināties, kas ar mani notiek, kādā veidā man tās dusmas rodas. Kā viņas sākas? Man paliek karsti, man paliek karstas rūkas. Es sāku kontrolēt to procesu. Un tad es sāku domāt, kāpēc man rodas. Ja, es tā kā sāku analizēt. Un ko man vajadzēja dzirdēt, lai man viņas sakāp. Tad, es apzināti analizēju situāciju no situācijas un pamazām iegūstu kontroli. Tad es varu padomāt, vai patiešām tas dusmu objekts ir tā vērts, lai es tagad tur dusmotos. Tas ir loģikas stratēģijas. Un otra ir emociju stratēģija. Un emociju stratēģija ir, kad ir vienkārši šī izlāde visdažādākā veidā. Ir tā sublimācija, par ko es teicu, caur radošumu, caur sportu. Tad var būt vienkārši es ieju vannā, nomierinos, visas relaksācijas tehnikas, apzinātības prakses, meditācijas un tādā veidā tā kā nomierinos. Tā kā, ir šīs divas stratēģijas, un vieniem vienmēr būs vairāk mīļa viena, un otriem būs otra. Un, protams, atkal tie temperaments. Holēriskam cilvēkam ir grūti saturēt uzbudinājumu. Viņš ļoti ātri pateiks, ko viņš domā tam bērnam, un tad nākamā brīdī viņš ies un samīļos to bērnu, tāpēc, ka tas ir holērisks temperaments. Flegmātiskam temperamentam tas būs savādāk. Viņam vajadzēs ilgi tur, lai viņu kāds aizvaino, tad viņš beigās pasaka visu, ko domā. Ja? Viņš tik ātri neuzvilksies. Un līdz ar to
vienā ģimenē konflikti atrisināsies vienā vakarā, visi izbļaustīsies un visi pēc tam samīdosies un izdzers kopā tēju, un otrā viņi vilksies gadiem un neviens viņus nerisinās, vairāk klusēs, un tad vienā brīdī būs sprādziens. Ja. Tā kā, te būs vai kādi negaidīti, nevēlami risinām jautājumi, kā dažādas slimības, kas piespiedīs risināt beigās un sanāk atkal visiem kopā un apvienoties tikai ne ap prieka galdu, bet ap varbūt bērnu mīlestībā. Latvija tauta arī tāds, visi jau prasa, kāds ir latvietis. Ja mēs paņemam, tu flegmātis vai sangvīniķis vai holēriķis, ir dažādas tautības, mums ir dažādi temperamenti. Liepājā dzīvo viena, Aizputē pilnīgi citi, lai gan tā ir Kurzeme. Rēzeknē vieni, Balvos citi, lai gan it kā dažādi mēs esam. Un tomēr es gribu, lai tu varbūt pasaki kādu, tavuprāt, vienojošo faktoru no psiholoģijas viedokļa, kas vieno visus Latvijas tautas cilvēkus, kas šeit dzīvo. Kas ir tas mūsu visus vienojošais? Varbūt no tās puses mēs varētu sākt. Redz, mums ir kopīgs. Ja skatās tādā dziļā arhetipu līmenī, tad es teiktu, ka Latvijā vairāk tas vadošais arhetips tomēr ir saimnieki. Tas sava zemīte, savs stūrītis, savs dārziņš, un kā man ir daži skolotāji teikuši, ka Latvijā jebkura sieviete ir no dabas fenšuj speciālisti. Ja? Viņa māk salikt lietas tā, ka izskatās lieliski. Neviens viņu to nav mācījis. Viņa vienkārši sastāda tur kociņus, saliek, un viss ir ļoti skaisti. Un braucot, teiksim, pa laukiem un skatoties tās viensētas un arī mājas, patiešām ir acī baudījums. Ļoti skaisti, harmoniski, viss sakopts. Un daudz mazāk ir, piemēram, karotāja. Vēlēšanās iekarot tur kaut kādas teritorijas. Viņš vēsturiski vispār nav bijis. Mēs tikai izāk sēžam, kopjam to savu stūrīti, savu zemīti. Ja? Un tad tas ir jautājums, ka ja tā zemīte mana ir maza, tā ir viena lieta. Bet ja es iztēlojos, ka mana zemīte, ko es kopju, ir visa Latvija, un es to enerģiju vēršu uz visu Latviju, tad es kļūstu par saimnieku savā valstī. Un principā vadībai, varai, prezidentam vajadzētu būt cilvēkiem, kuri ir gatavi būt saimnieki savā valstī. Un ko tas nozīmē? Parūpēties par savu valsti. Jo, ja es dodu to, kas ir vajadzīgs man kādam citam, daudz vairāk nekā sev, tad tas veicina to, ka man būs vēl mazāk. Tas ir tāds sens dzīve. Tas iziet no Tibetas 10 ētikas likumiem. Tad, ja es dodu kaut ko, kas man pašam vajadzīgs kādam citam, tad man paliek vēl mazāk. Secinājums varam izdarīt paši. Es gribu teikt tev lielu paldies par šo sarunu. Ļoti vērtīga, manuprāt, saruna. Un tas akcents beigās par to zemīti un tam saimnieciem un saimniekiem man šķiet ir ļoti, ļoti pareizs. Dargie skatītāji, un tik tiešām aizbraucot uz lauku viensētām, un ne tikai, lai tie būtu parki, vai tā būtu lielā talka, kurā mēs piedalāmies un sakopjam savu zemi, katrs savu mazo stūrīti, savu graumalīti nopļaut, iestādīt kādu ozolu, tur, kur varbūt vējiņš vētrā ir noplēsis, uzlikt kādu jaunu stārķimu ligzdu, lai svēteļiem ir, kur atgriezties. Un tad jau katrs, ja mēs savu stūrīti sakopsim un strādāsim ar sevi, ar saviem bērniem, un dod Dievs, lai izglītības ministrs un tie cilvēki, kas par to ir atbildīgi, ieklausās arī Sandrā un sāk beidzot nevis cīnīties ar sekām, bet ar cēloņiem. Un lai bērndārzos bērniņi augtu spēcīgi, radoši un netiktu viņiem atņemts nākotnē kādas iespējas un nedod Dievs novirzīt kādā vardarbības virzienā. Paldies, ka skatījāties. Uz tikšanos jau kādā no nākamajiem raidījumiem. Atā! Šī pasaule kā durvis vaļā. Mēs visi stāvam caur vējos un jūra
viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs